Braucam uz centru. Tad redzēsim, kas būs. Varbūt kaut ko interesantu. Mēs varbūt ne. Ko? Latviski? Latviski? Jā. Nā, kā jums čekā vieglāk? Kā lūdzu? Kā jums čekā vieglāk? Vieglāk latviski? Latviski? Jā. Šķienskums, atcerēt, Neliska palīdz, es esmu nekāds laupītās, nekāds atšķirīgās. Mīļieskums, atcerēt, es tukšu jūs priekšā. Lūdzu, ka vienu eiro priekšā mīļieskums. Nu, līdz mājām, tik godās, ne priekš dzeršanas, ne priekš kājā, nu. Godu vācija. Priekš kam jums vajag? Nu, priekš autobusu. Tieši priekš autobusu, jā? Jā, tieši priekš autobusu. Ja gribat iekāt, es jums aiziešu parādīt, cikos saka, iet iekat. No kurienes jūs esat? Nu, es patīkāt būtībā no Livāna iekat, kā tie iekat. Livānā, kā teikt? Nu, ziniet, ka bija kādreiz, kad Latvijā bija iekat, ja? Es jums pats atklāt iekat, ja? Es pat nezinu, kā jūs iekat sauc. Es nezinu, kā jūs iekat sauc. Man nav skats. Bet Artur, saprati, ka ir tāda lieta, ka jāvēlpās. Es pat atklāt iekat, ja? Kā ir, ka vēlpās ir. Vēl politika vismaz eiro. Tieši eiro vajag, ja? Jā. Cik Nē, bet es sapratu, Artur, uzsūdīgi, Artur, tu esi jaunāks par mani. Nu, jā. Bet es sapratu, Artur, kad tev vajag saprast ar mani, man ir 56 gads, kad ir. Artur, sapratu, 56. Nu tad... Jā, bet Artur, es sapratu atklāti, ka, ja? Es paši šodien sēžu uz narviem. Es paši sapratu. Un es sapratu atklāti. O, čau. Oskar. O, sveiki. Bet politika, puiši, kad lampās, kad izpolitika, cik korēķi, kad lampās. Man nav kur politika. Es vienkārši lūdzu, kāpēc, lai es ditiem varētu pasēdīt, aiziet internetā pasēdēt. Nu, nav, es mājām, ka nesetiek, ka, nu, politika lūdzu, ka, nu. Kur jums mājas? Līman. Pa ko Līmanos? Tālu, ko jūs šeit? Nē, pie māsi, kad, nu, es saprotu, ka, nu, nekad pat darbi, kad darīšanās, kad. No politika, kad, veči, kad, nu, es paši, kas narniek, kas ir. Bet jūs sakat, ka ne alkoholam, ja jums? Nu, jūs ko smēties? Nu, jūs nelietojat, ja? Es izskatos, ka piedzēris? Nu, izskatās, kā piedzēries. Višku varbūt iedzērs, ne? Nu, pateikšu godīgi, vienu putlu alīņu. Līdz Limāniem? 6,50. O, cik jums pietrūkst? Cik man pietrūkst? Nu, cik jums, ja nav žēl? Cik tas ir kilometri no Rīgas? Baigi daudz, ja kad ir tagad. Tas ir, es pateikšu. Kur Nu, tas kaut ir? ko 200. Kur ir tie Līvāni? Daugavpils. Daugavpils. 82, ja? Cik tagad ir pasies? 80. Tad jābrauc jau. Nu, cik. Bez 10 minūtēm, ja? Nu, es vēl paietu uz vilcienu arī, man jau starpēju, ka nav vieta. Nu, viņš izpildīs gūt. Tad viņš parādīs mums video, paskatieties. Kur tas izskatās, kur tas izskatās? Tas jūs jaunībā neesat gadījumā? Tūlīt? Nē. Tūlīt? Nē. Pagaidiet tūlīt? Ziniet, cik man gadi, kad ir? No. Pagaidiet tūlīt. 56. gads, tas ir jums jau... Kā būs? 56. gads jums ir, ja? Jā, 56, 59, gadu, 56. Sanāk, jums ir jau 50... No šogad... 8. Nē, nebūs tik daudz. Man šogad ir 15. oktobrī palikas tikai 56. Tad jau jauns vēl, nu parādīja, sanāk? Tūlīt, nē, man interviju vajadzēja. Nu, tu redziet tikai. Nu, jaunaši, nu izpildīs blūzi. Jā, viņš jau parādīs video. Nē, es nekad, ka neesmu kā filmēs, nekad, ka neesmu. Nē, ka man šito rādīja, ka jā, es zināju, ka jā. Paldies, ka sāc par izglīt. Jā, bet klaus, jūs nekad neesat bijuši uz Vēja ielu? Uz kurieni? Uz Vēja ielu. Nu, es vienkārši tā, ja kā teikt, staigāju vienkārši kā teikt, man patīk, ka teikt tā, parunāt latviešu jaunatni. Bet līdzīgs jums ļoti tas, arī mūsas ir. Vajadzētu pēc sāci, kad izskatās, kad vēl smēdz uz puiši, kad... Nē, nu, tas zolīts vīrietis izskatās. It nekad. Tas ir tas, ko jūs rādījat, tas, sakam, bija pie brīvības, ka piemūts. Jā, tas neesat jūs. Nē, nu, protams, kad ir. Nē? Protams, ka nē, kad cenši. Ja es pateikšu tā, vēl popsi, 1 eiro. Bet jums ar to jau nepietiks. Nu, protams, ka 1 eiro nepietiks. Kur jūs vēl pārējos dabūsiet? Nu, es domāju, ka cilvēki kad iedos. Jā. Labi cilvēki. 1 eiro. Vai palūgt? Bet jūs sakat, ka jūs nelietojat alkoholu, ja? Nu, praktiski nē. Vispār nē. Es nedrīkst tikai. Es esmu tādā vietā, kur vispār alkoholu, kur aizies. Es esmu pats atklāt. Gribat, es jums parādīšu pat caurlādi. Jā. Jums parādīšu caurlādi?
Caurlaid tieši? Jā. Kā viņš laidas? Galus? Kas tā pa caurlaidu? Nu, tāpēc, kad es dzīvēju, kad būtībā Boldrē, patrasmēju, kad, ja? Te jums jau tuvāk tur ir nekā uz Līvāniem? Nu, nevar. Līdz 10 vai žiekši. Tik jūs jau uzspēsiet? Nu, Jums jau rekur skaits tagad ir tikai 8. nu jā, kad. Nu jūs jau uzspēsiet labāk nekā uz Līvāniem tik tālu. Jā, braukt, bet, jūs jau- atved, Bet jums jau tieši arī bija Jā, tā bet piezīme. man vajag uz citu vietu tikt. Es drīz aizbraucu, teiksim, pie savas māsas uz Bet nu, kur Līvāniem. tik vēl tagad braukt, jūs vēl sadzēries Es ar tukšām rokām brauksiet uz Līvāniem? Nu, atvediet. Es saku, vana par. Iedosiet, neiedosiet? Nu, alkoholam nedosim, ne? Nē. Nu, viņš, nu, iedod 1 eiro. Labāk brauciet uz Bolderā, ja šodien izgudroties, un rītdien brauciet uz Līvāniem. Nu, nebūs, ja jūs iedosiet kā cits cilvēks. Pasaki, ka jums ir žēl 1 eiro. Nē, vienkārši jūs jau... Nu, cieni, ja es pateikšu, ka man priekš autobusu būtu vajadzīgs, Tu jūs jau noteikti melosiet. es izsaka pēc mela. Nu, bet jūs tajā video, tas esat jūs, bet jūs sakat, ka jūs neesat tas. Nu, protams, ka es neesmu. Protams, ka neesmu. Es Un- nekad par brīvas priekšnieks, Jums ir nekad brālis neesmu varbūt bijis. ir? Galus? Jums tas ir brālis, varbūt? Nē. Man brāļa, ka nav. Man māsa, ka tikai Līvānā sika. Izpalīdziet, neizpalīdziet. Ar ko? Nu, nē, Nu, izpalīdziet uz 1 eiro. Bet jūs jau varat uz Nu, Bolderā cieniet, šovakar. kungi. Pat autobusā braucot, kad jānopērk man ir biļeti, bet tas ir baigi dārgs, tas ir 2 eiro. Jā, Nu, bet jūs jau varat pa zaķi. Par kontrols nebūs. nu jā, jums tā liekas. Jūs vienmēr pērkat. Nē, plēš, nerunā man. Es vienmēr Varētu palīdzēt uz 1 eiro, jeb nē. Jūs Uzreiz, pasaki. vienmēr pērkat biļeti, kad braucat? Nu, pasaki, vai politika jums 1 eiro, jeb nē? Bet redziet, ja jūs samelojāt, tajā video taču jūs esat īstenībā. Nesmu. Tad nevaram iet. Vai politika 1 eiro, jeb Ja nē? tas būtu jūs, tad mēs iedodam, Va- bet tas nesat jūs, tad mēs nedosim. Cik ir, kad jūs varat? Nu, pasaki, jā, Ja tas neesat jūs tajā video, tad mēs neiedosim. A, ja pateikšu, ka es esmu. Tad jūs samelosiet. Un tad sanāk, ka jūs esat melis. kafiju paņem? Tikai bez cukuru nav. Cik viņi maksā? Dalīt aizies. Paldies. Nu, Dāmai arī. Oi, kas ir vienīgi. Arī esat cukuru vajadzētu? Nē. Rekur cukurs ņemiet. Nē. Kafija ar cukuru, tas vēja, nauda vēja. Kāpēc? Kafija bez cukuru. Ko esat zēlis? 5 gadu. 5 gadi? 17 gadu. Jūs 17 gadus? Es zinu, es Ka es varu. klausos dzirdi. Lai es taču savu žaunu cietu. No kuriem daudz? Kā lūdzu? Vas? Mariana Benfalfala. Kā lūdzu? Mariana Benfalfala. Es atceros, iesūti. Varbūt tik tādu izpūci. Man tiešām Daugavpilsnē vajag rītdien aizbraukt. Rītdien? Ja? A ko tur? Varbūt, tur man ir dzīvoklis. Pat varu jums atceries parādīt. Tiešām, man nav kaut šeit domzīt. Saprotiet, A ko jūs Rīgā darat? biju šeit aizbraucis. Pēc ekspertīzes. Tagad atpakaļ. Kā? Jūs tur iekšā? Просто флешка. A cik viņai gigabaiti? Es nezinu. Tā nav jūs? Nē, nav man. Tas smukas fotos jums. Normāli. Jā, labi, tas spilgts neapēc. Tā pamanīt uzreiz. Tā jūs sauc? Rikards man sauc. Man jau nesauc, es pats kāds. Jā. Klausoties puši, Jā.
varbūt it kā izlīdzība. Nu, pasaka, man Bet jūs jau esat dzēris ļoti. Es jums priekš biļetes prasu naudu. Nu, pasaka, ja mums nav žēl, nu tiešām es Daugavpili biļeti. Bet jūs jau No paša rīta. Bet jūs jau to biļeti varat nopirkt un pēc tam apmainīt pret naudu? Nē, es neapmainīšu. Es jums neapmainīšu. Nē. Kurā vietā jūs tieši Daugavpilī dzīvojat? Tu? Jā. Pie pašas dzelzceļa stācijas. Nu, bišķi tā kā lākā. Nu, bet viņi jau tikai rītdien jums. Jā, no rīta, no paša rīta. Viņa 7 no rīta būs derīga. Ko jūs līdz rītam darīsiet? Nezinu, blandīšos kaut kur apkārt. Kā jūs tā atbraucāt un nezinājāt, ka naudiņu jums vajadzēs atpakaļ? Tā atbrauc. Jūs strādājat, ne? Kur es strādāšu? Esmu tieši gudri invalīds. Esmu epilepsiks. Tur jums alkoholu nedrīkst lietot? Man te jau drīkst lietot, bet Jā? Man liekas, nedrīkst. ja man sūdīgi paliks, tas ir cits sūdīgi. Nu, pasaka, man lūdzu biļeti uz pašu rītu. Cik viņi maksā? 7,50 būs maksājums. O, mums jau pašiem vajag. Man ir cik? Man 8 centi ir. Nu jā, tas jau ar to nesanāk. 30 centi. Es nezinu, varbūt no rīta mēs varam atnākt. Varbūt šeit jau kā. А где я вас буду потом искать? Mēs varam šitien te kaut kur satikties. Kur jūs būsiet, kur jūs gulēsiet? Jo vienkārši man kartē naudā. Kartē tavu naudu? Nē, kartē man ir nauda, bet kartē man ir mājās. Un es rītdien iešu uz darbu un mēs varam paņemt. Tev ir kāda līdzi nauda? Nav? Мне хочется долго просто купить, чтобы домой поехать. Jā, так. Давай ты купишь, а он на тебя деньги потом отдаст. Ну нет, это тоже. Piedodiet, lūdzu. Сейчас пойду искать кого-нибудь. Ладно, до свидания. Paldies jums. Pārbaudīt, ne? Открыть есть? A tev? Mums arī nav. Tagad tev dārgās, ne? Tas ir traki. Kā jūs domājat? Viņš ir, nu, labi, neizstrādā, jā, bet, nu, ar ģimeniem tu bērni jāizved uz bērnu, pēc tam jābrauc uz darbu, pašam nav ko ēst, bērns jābarot. Bet eiro 15 ir pie šofera, bet tā ir 2 eiro, jā? Tā šoferīgi. Pie šofera 2 eiro, jā. Jūs parasti tur ņemat vai jūs var neņemat? Nu, kā kur ir, ja nav viņiem, tad nav viņus nav tas. Un kā kontrola vispār? Nu, neko, izmēr tādā. Jā, traki. Nākamā pietura. Jūs protestēties ar biļetēm dārgajām? Jā. Mēs esam pret dārgajām biļetēm! Nē, es viņus iet, Jā? bet, nu, Bet viņš jau uzlika nedārgās biļetes. es domāju, ka ne viņa valdība. Jā. Viņš tā nebūtu darījis. Nē, Ušakovs malicis. Skaties Edar TV, un pat ja nerubīt, tā priekš tevis būs tāda, tā kā prieku terapija, tev var tīru, paties dzīvi saskatīt, ar Edar TV rozā brīvas krīt. Skaties Edar TV, un pat ja nerubīt, tā priekš tevis būs tāda, tā kā prieku terapija, tev var tīru.
tīri, paties dzīvi saskatīt, ar Redaktīvi rozā brīvs krīt.